Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot vegānu snikerus. Lai pagatavotu šos vegānu snikerus, tev vajadzēs 5 ēdamkarotes kokosriekstu skaidiņas, 150 gramus krēmīgā zemesriekstu sviesta, 1 ēdamkaroti kļavu sīrupa, iespējams, tev varbūt vajadzēs vēl nedaudz papildus kļavu sīrupa. Vēl tev vajadzēs 20 svaigu dateļu, nedaudz ūdens, vienu tējkaroti vaniļas ekstrakta un šķipsnu sāls. Vaniļas ekstraktu var arī neizmantot vai vienkārši izmantot vaniļas cukuru. Vēl tev vajadzēs arī tējkaroti izkausēts kokosriekstu eļļas, nesālītus zemesriekstus, es izmantoju apmēram nelielu sauju. Un vēl tev vajadzēs arī tāfelīti tumšās šokolādes. Snikeru gatavošana sāc ar to, ka virtuves kombainā sasmalcini kokosriekstu skaidiņas. Tās sāks nedaudz izdalīt eļļu un būs kļuvušas nedaudz smalkākas. Kokosriekstu skaidiņā pievieno zemesriekstu sviestu un kļavu sīrupu, visu kārtīgi samaisi. Gatavo masu liec uz cepamā papīra un izlīdzini tādu kā taisnu stūrīti. Aptuveni 12 x 20 cm. Tas nav diezko viegli, jo masa ir ļoti ķepīga un to ir grūti izlīdzināt, taču centies cik vien labi to var izdarīt. Pēc tam to pamatnīti liec saldētavā un tikmēr var gatavot karameli. Katrai datelei noņem lielāko daļu mizas un, protams, izņem arī kauliņu. Tas nekas, ja paliek vēl nedaudz miziņas pie datelēm. Tad datelēm pievieno vaniļas ekstraktu, sāli, eļļu un aptuveni ēdamkaroti ūdens. Masu kārtīgi sablendē, līdz tā ir viendabīga. Tagad karameli var pagaršot un arī novērtēt tās konsistenci. Man šķiet, tā nav pietiekoši salda, tāpēc es pielieju apmēram tējkaroti kļavu sīrupu, un vēl arī man šķiet, ka tā ir nedaudz par biezu, tāpēc pieliku vēl aptuveni 2 tējkarotes ūdens. Tad to atkal kārtīgi sablendēju un ņēmu ārā no saldētavas gatavo pamatnīti, uz kuras uzliku vienmērīgi karameli. Karameli vienmērīgi izlīdzinu un tad tā var pa virsu likt zemesriekstus. Es tev vēl ieteiktu zemesriekstus apgrauzdēt, lai tie garšotu vēl labāk. Šī ir mana mīļākā vegānu recepte, jo šie snikeri patiešām garšo ļoti līdzīgi īstajiem snikeriem. Kad visa karameles virsma noklāta ar zemesriekstiem, snikerus atkal liec saldētavā un šoreiz uz ilgāku laiku, vismaz 3 stundām. Nākamajā rītā es izņēmu snikerus no saldētavas, tiem nolīdzināju ārējās maliņas un sagriezu snikerus gabaliņos. Vari tos griezt cik vien lielos gabaliņos tu vēlies. Snikerus atkal liec saldētavā, jo kamēr tu tos griezi, tie jau ir paspējuši atkust. Tikmēr var izkausēt šokolādi. Katliņā uzvāri ūdeni, kuram pa virsu liec trauku, kurā ir iebērta šokolāde. Svarīgi, lai trauks nepieskartos ūdenim. Nepārtraukti maisot, kausē šokolādi. Kad šokolāde izkausēta, noņem to no plīts un ļauj tai atzist, lai tā vairs nav karsta. Tad vari sākt snikerus apliet ar šokolādi. Uz dakšiņas uzliec vienu snikeru un ar karoti tam pārlai pāri šokolādi un ļauj liekajai šokolādei noticēt atpakaļ bļodā. Tad snikeru liec uz cepamā papīra un atkārto šo soli ar pārējiem snikeriem. Rīkojies diezgan aši, lai snikeri nepaspētu izkust. Ja vēlies, lai snikeri būtu mazāk šokolādes, to var vienkārši pārliet ar tādām kā šokolādes strīpiņām, nevis pilnībā pārliet ar šokolādi. Kad visi snikeri pārliet ar šokolādi, tos nekavējoties liec saldētavā un ļauj tiem atkal sastingt.
Šie snikeri ir jāuzglabā saldētavā, jo istabas temperatūrā tie ļoti ātri izkūst. Un lūk arī gatavie snikeri. Es ļoti ceru, ka tev patiks šī recepte. Ja izmēģini šo vai kādu citu no manām receptēm, neaizmirst izmantot #Betijas recepte. Uz tikšanos manā nākamajā video!